Tagad apskatīsim sistēmas vispārīgus darbības principus. Teiksim, mums vajag pievienot jaunu kases aparāta modeli. Ejam uz attiecīgo sadaļu. Šeit pievienojam jaunu ierakstu. Rakstam modeļa nosaukumu. Cenšoties pievienot, viņš norāda, ka nav norādīts piegādātājs. Atrodam piegādātāju no saraksta. Mēģinām pievienot. Mums brīdina, ka šāds modelis un piegādātājs, šāda modeļa un piegādātāja kombinācija jau eksistē sistēmā. Varam izvēlēties kādu citu piegādātāju, teiksim šo, un pievienot ierakstu sistēmā. Tagad mēs redzam, ka sistēmā ir divi modeļi ar vienādu nosaukumu, bet no diviem dažādiem piegādātājiem. Nospiežot uz attiecīgām ierakstu, mēs to varam labot. Šeit pierakstīt kādas piezīmes, izmainīt nosaukumu un labojam. Varam arī redzēt saistītos ierakstus. Teiksim, šim modelim kādi kases aparāti ir saistīti ieraksti. Kādiem kases aparātiem šis ir norādīts kā modelis. Šajā gadījumā te ir divi. Ja nu kāda vajadzība spiež ierakstu dzēst, ejam uz dzēšanu, cenšamies dzēst, bet sistēma mums brīdina, ka ir jau divi saistīti ieraksti, kuru dēļ dzēst ierakstu no sistēmas nevar. Tātad, lai dzēstu šo modeli no sistēmas, mums šiem kases aparātiem ir jānorāda kāds cits piegādātājs. To var izdarīt šeit, bet šajā gadījumā mēs to nedarīsim. Mēs paņemsim to ierakstu, ko tikko pievienojām. Apskatāmies, ka viņam nav neviens kases aparāts pievienots. Pirms dzēšanas sistēma vēlreiz to pārbauda un piedāvā mums dzēst šo ierakstu. Ja kāds šajā īsajā laika sprīdī ir paspējis pievienot šo modeli kādam kases aparātam, sistēma par to mūs brīdinās un neļaus dzēst ierakstu. Bet šajā gadījumā veiksmīgi ļauj mums to izdarīt. Paies 10 sekundes un lapa pārlādēsies, lai parādītu, ka ieraksts ir dzēsts. Jūs jebkurā gadījumā varat uzreiz taisīt šo lapu ciet, pārlādēt šo tabulu un redzēt, ka ir palicis tikai viens ieraksts. Sistēmā pievienojot klientam kases aparāta vietas, var gadīties, ka attiecīgā adrese nav vēl sistēmā pievienota. Teiksim, izvēlamies adreses, spiežam pievienot jaunu ierakstu, veikals un kase numur 1 un meklējam, teiksim, Cēsu ielā. Šādas adreses nav. Tad mums ir jāievada pilns un korekts adreses teksts. Lūk, zemāk ir norādīts, kādam ir jābūt formātam, un adresē ir jābūt ievadītai pareizā formātā, jo šī adrese tiks izmantot aktu sastādīšanā, kas jau ir oficiāls dokuments. Tad, kad esam uzrakstījuši to adresi, ko mums vajag, nospiežot pievienot jaunu adresi, viņa tiks pievienot sistēmai, un nākamreiz mums šī adrese pilnā nosaukumā nebūs jāvada. Bet šajā gadījumā sistēma mums brīdina, ka šim elkoram jau ir kases vieta ar šādu nosaukumu. Tāpēc mums ir jāizmaina šis nosaukums kaut kas, teiksim, Cēsu ielā.
un kases vieta pievienot. Varam apskatīt visas. Kase numur 1 Liepielā, kase numur 1 Cēsielā. Lai gan šeit ir tikai adrešu saraksts, šajā tabulas daļā mums tiek rādīti piesaistītie kases aparāti, kas ir šobrīd saistīti ar šo kases vietu. Ja no vai līdz būtu ārpus šī šodienas laika intervāla, tad šeit nekas nerādītos. Vērtīga lieta katra klienta darbību apskatīšanai ir grafika sadaļa. Šeit mēs varam redzēt visas kases aparāta vietas, kā arī vai nav kādas kļūdas pievienojot kādu kases aparātu vai līgumu. Šajā gadījumā mēs redzam, ka šis līgums darbojas šajā laika intervālā, un tajā intervālā ir mums 2 dažādi kases aparāti ar 2 korekti ievadītiem laika intervāliem. Ja kaut kas pārklātos, šis pirmais vai otrais būtu nedaudz novirzīts uz sāniem. Tūliņ mēs to izmēģināsim. Izmainīsim šim datumu. Nevis no augusta, bet teiksim no māja 12. Labot. Sistēma mums nemaz neļauj to izdarīt, jo viņi ziņo, ka jau šis laiks aizņemts. Viņi uzliek mums pirmo iespējamo laika intervālu, kas šajā gadījumā sakrīt ar to, kas jau bija pirms tam. Bet pamēģināsim pievienot jaunu kases vietu. Līgums, aparāts, tāds mums, man liekas, ka bija. Paņemsim citu. Klienta vieta, kase 1. Un laiku mēs uzliksim no oktobra 1. līdz decembra beigām pievienot. Un ejam uz grafiku un skatāmies zemāk. Lūk, laika pārklājās un attiecīgais pārklāšanās intervāls ir nedaudz nobīdīts